Armands Krauze ir politterorists. Pavisam nesen grupiņa ar aktīvistiem iekļuva Alūksnes putnu fermā, lai noskaidrotu un nofilmētu, kādos apstākļos dzīvo viņu vistas. Jo kāds no iekšas pastāstīja, ka ir slikti un ka viņi maldina sabiedrību, pārdodot sprostādētas olas kā kūtīdētas olas. Tad no aktīvisti nofilmēja un aizgāja. Video viņi nosūtīja žurnālistiem. Tālāk Alūksnes putnu ferma par šo uzzinot, visticamāk nolīga PR kompāniju, kas sāka izdomāt faktus, nomelnot aktīvistus un laikam iegrabināja kaut ko Armanda Krauzes kabatās, jo viņš nāca klajā ar šādu paziņojumu. Šobrīd ir pavasars un Latvijā atgriežas gājputni. Tas nebūtu nekas satraucošs, bet gājputni reizē var atnest arī slimības, piemēram, putnu gripu. Un satraucoši tas, ka pēdējā laikā mūsu pārtiks uzņēmumos, putnkopības uzņēmumos ir nelikumīgi iekļuvuši tā dēvētie dzīvnieku aizstāvi ar mērķi nofilmēt, ka tur ir kaut kas slikts. Jeb iekļūt fermā un nofilmēt, manuprāt, nelikumīgas uzņēmuma darbības. Ko tad arī izdevās izdarīt? Vai viņš to minēs? Bet šie dzīvnieku aizstāvi apdraud uzņēmumu. Uzņēmumu visvairāk apdraud tās vadība. Jurijs Adamovičs, Hermanis Dovkijs un Mihails Keskis, nodrošinot šādus apstākļus vistām un melus patērētājiem. Ainas baisas, visapkārt vistu ērcītes. Apdraud miljoniem dzīvnieku, kuri slimības gadījumā aizies bojā. Paši izlikties, ka rūp, ka šīs vistas nomirs. Tā ir, ka viss biznes nebūtu balstīts uz to, ka viņas nogalina, kad vairs nespēja dēt tik daudz, lai ietaupītu naudiņu. Un faktiski šādus cilvēkus, kur ielaužās uzņēmumos, var devēt par ekonomiskiem bioteroristiem. Nu jā, kad nav laba argumenta, tad jāapsaukājas ar bailīgiem vārdiņiem. Nu, kā saka, dots devējiem. Tāpēc skaidri redzams, ka Krauze ir politterorists. Jo viņu mērķis šī gadījumā iespējams ir pavisam cits. Un te vēl jautājums, vai šie cilvēki vispār nav saistīti ar kaut kādām ekstrēmistu grupām un tikpat labi, piemēram, ar Kremļa aģentiem. Un tikpat labi, piemēram, Krauze bija Epsteina labā roka. Un tikpat labi, piemēram, Krauze katru vakaru noņaut vienu bērnu. Un tikpat labi, piemēram, Krauze ir Illuminati. Jo arī Maskavas uzdevums būtu vājināt Latvijas ekonomiku. Kā var tik bezatbildīgi mētāties ar spekulācijām bez jebkādiem pierādījumiem? Tikmēr skatoties uz pierādījumiem, ka Alūksnes putnu ferma maldina sabiedrību un pārkāp likumu un vienkārši pievērt acis, teikt, ka aktīvisti apdraud biodrošību, jo putnu gripa eksistē, ir vienkārši ļoti stulbi. Cik zinu, šie aktīvisti nav putni un nepārnēsā putnu gripu. Un arī līdzi sev nestiepu gājputnus. Tikpat labi Armands Krauze paaugstina risku izplatīt HIV Latvijas sabiedrībā. Vai viņam ir HIV? Iespējams. Risks pastāv, jānovērš un publiski jāspekulē. Lai noticētu kaut kam tādam, ir jābūt idiotam. Es neatbalstu likuma pārkāpšanu, lai sasniegtu politiskas mērķus. Atgādināšu vēl vienu lietu. Krauze ievēlēja cilvēki, nevis uzņēmumi, bet izskatās, ka viņš pārstāv tikai uzņēmumus. Vai tie ir putnu mocītāji, kur maldina sabiedrību, vai kokrūpnieki, kuriem patīk pirkt luksus auto pa nodokļu maksātāju naudām. Ja tu esi bagāts, Krauze par tevi parūpēsies. Bet ja tu traucē, tu esi terorists.